Mani sauc Anna Andersone, un šogad man ir tas gods būt par Be Active vēstnesi. Tas nozīmē, ka mēs ar ģimeni piedalāmies izaicinājumā un aicinām visus iesaistīties Eiropas sporta nedēļā. Lai piedalītos izaicinājumā, reģistrējies beactive.lv. Kad piereģistrēsies, tad e-pastā saņemsi ziņu no Q-Orienteering aplikācijas. Un tur būs visa informācija par to, kā piedalīties un arī reģistrācijas kodi. Lejupielādē Q-Orienteering lietotni Google Play vai App Store. Izvēlies lietotnē logu Internet Event un ievadi saņemtos kodus. Reģistrējies, nospiežot pogu Enter Event. Lai sāktu distanci, noskanē starta kodu. Svarīgi, lai tur ir rakstīts tieši Be Active. Nu tad dodamies distancē? Dodamies. Atrodam punktus, kurā ir rakstīts Be Active un spiežam Scan Control. Kods ir nofiksēts. Visi klausāmies jautājumu. Ko 1912. gadā atklāja ķeizarmežā? Ir tāds mīts, ka IT cilvēki vairāk laika pavada pie datoriem nekā citi, bet es uzskatu, ka ir svarīgi veidot balansu dzīvē un mežs un došanu orientēties ar visu ģimeni kopā. Tas ir mans veids, kā es to balansu veidoju. Un to nogurušo muguru un nekustīgās kājas, kas pie datora veidojas, ir, man liekas, super izkustināt mežā. Jo orientējoties ne tikai fiziski mēs trenējamies, bet trenējam arī prātu, smadzenes. Tā kā, man liekas, tas iet roku rokā ar prāta darbiem. Tā mēs spiežam answer, tad atbildēt, un mēs domājam, ka tā ir D atbilde. Great! Un ko, jāiet uz nākamo? Orientējoties ir ļoti svarīgi zināt, kādā virzienā jātur karte, lai mēs zinātu, kuru pusi jāiet. Un tam palīdz kompass. Man ir tā sauktais pirkstiņu kompass, īkšķa kompass. Šobrīd mēs atrodamies šajā punktā, un es varu redzēt, uz kuru pusi man jāiet, lai virzītos uz nākamo punktu. Mana mamma, protams, ir vispār mūsu orientēšanās galvenais gars, kas visu mūsu ģimeni ir iesaistījis. Dažreiz punkti ir tepat netālu no ceļiem, bet ar velospēdu grūti sasniedzami, tāpēc velospēdu var arī nolikt zemē un aiziet paņemt punktu un atgriezties. Ja esam pie punkta, bet nav QR koda, tad var ievadīt arī atsevišķi rezerves kodu 5 devītnieki, jāspiež poga Manual Entry un jāizvēlās 5 devītnieki. QR kods var būt pazudis vai arī to kādu iemeslu dēļ nevar noskanēt, tad mēs izmantojam šo rezerves kodu. Katrā poligonā būs 2 varianti. Viens variants izvēles distance, viens variants pavēles distance. Izvēles distanci veicot ir jāpaņem vismaz 7 kontrolpunkti, vienalga kādā secībā. Bet veicot pavēles distanci, tā ir jāveic tādā secībā, kā to noteikuši organizatori. Beidzot distanci, atzīmējies finiša punktā noskanējot QR kodu un pēc tam sūti datus nospiežot pogu Send to Server. Lai startētu citā distancē tajā pašā kartē, aplikācijā jānospiež poga Manual Entry un manuāli jāieraksta kods Clear. Komandām distanci ir jāveic kopā, tāpēc neaizmirsiet uztaisīt selfiju un pēc tam augšupielādējiet to pasākumu mājaslapā. Ņem piemēru no mums, piedalies Eiropas sporta nedēļā un esi aktīvs!